Dānija. Pasaulē senākā karaļvalsts. Pasaku teicēja Hansa Kristiāna Andersena zeme. Valsts ar 5 miljoniem iedzīvotāju un vairāk kā 60 salām starp Baltijas un Ziemeļjūru. Mūsu kontakti sniedzas tālā vēsturē, bet šodienas sakari starp Latviju un Dāniju ir atkal jauna posma pašā sākumā. Brīnišķīgā Kopenhāgena. Tā pasaule dēvē Dānijas galvaspilsētu. Katrs latvietis te var atrast arī daļiņu savas valsts. Tā ir Latvijas vēstniecība Kopenhāgenā. Zemrība kungs, kā jūs jūtaties Dānijā? Ziniet, nejūtos slikti katrā ziņā. Dānija ir jauka zeme, mums ļoti tuva, gan ģeogrāfiski, gan arī dāņu tauta ir mums ļoti līdzīga. Teiksim, savā mentalitātē, savā attieksmē pret dažādām dzīves parādībām. Tāpēc ar dāņiem mums ļoti viegli saprasties ir. Kontakti mums, protams, ir ļoti plaši. Un šeit varētu runāt par tīri tādiem ārpolitiskiem jautājumiem, par sadarbību starp mūsu diplomātiem un dāņu diplomātiem. Otrkārt, saimnieciskie kontakti. Treškārt, kultūras joma, sports, arī zinātne, dažādas citādas sadarbības formas. Dāņi ir mums bijuši ļoti palīdzīgi gan agrāk. Visiem ir zināms fakts, ka Dānija atzina mūsu neatkarību. Vienā dienā ar Islandi. Tā bija pašas pirmās valstis, kas atzina Latvijas neatkarību. Dānija nekad neatzina Latvijas okupāciju. Dāņi šodien mums ir tikpat palīdzīgi kā agrāk. Piemēram, viņi mūs atbalsta visos starptautiskos fórumos, visās starptautiskajās organizācijās, Eiropas Savienībā, NATO, kur visur viņi ir iekšā. Un tāpēc Dānija šai ziņā pat ir izdevīgāk nekā, piemēram, Zviedrija, kur NATO nesastāv, kur nu pat tikko iestājās Eiropas Savienībā. Un pie tam mums šajos principiālajos politiskos jautājumos mums nav nekādu domstarpību. Mūsu viedokļi pilnīgi sakrīt. Dāņu diplomāti ir varbūt, varētu teikt, pat mazāk diplomātiski nekā daudzi lielo rietumu valstu diplomāti, kur, uz tādiem būtiski svarīgiem jautājumiem, piemēram, par mūsu drošību un tā tālāk, cenšas neatbildēt, izvairīties no tiešas atbildes. Viņi varbūt mūs var atbalstīt, bet atklāt viņi varbūt to neteiks. Pretī dāņi runā skaidru valodu, un viņi ir, jāsaka, mums tiešām palīdzīgi. Piemēram, Dāņi bija tieši tie, kas ieteica, ka mums vajag iesniegt savu iesniegumu par uzņemšanu Eiropas Savienībā jau tagad, pirms vēl ir sākusies šī starpvaldību konference. Un mēs šo padomu arī ņēmām vērā.
un iesniedzām pirmie no Baltijas valstīm. Tagad, ja mūsu paraugam, ir sekojusi Igaunija. Dānijas parlaments bija pirmais, kurš ratificēja līgumu ar Latviju par Latvijas uzņemšanu kā asociētu valsti Eiropas Savienībā. Tā kā dāņi iet kaut kur pa priekšu pārējām Eiropas valstīm. Vairākus gadus, kad bija dažādās starptautiskos fórumos runāja par to attieksmi pret centrālās Eiropas valstīm, austrumu Eiropas valstīm, bieži vien nesaprat, vai tur ir domāta arī Latvija un pārējās Baltijas valsts vai ne. Dāņi speciāli izgudroja formulu. Centrālās un austrumu Eiropas valstis, ieskaitot Baltijas valstis. Un viņi sita šajā punktā tik tālu. Līdz šodien vairs nevienam nav šaubu par to, ka pie centrālās un austrumu Eiropas valstīm ir jāpieskaita arī Baltijas valstis. Līdz ar to mūs norobežojot no cita termina, kas bieži tiek lietots politikā, teiksim, bijušās padomju republikas vai NVS valstis un tā tālāk. Viņi skaidri novelk šo robežu. Un es uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgi. Kopenhāgenas Zviedru baznīca. 6 reizes gadā te uz dievkalpojumu pulcējas Kopenhāgenas latviešu draudze. Priecīgs Ziemassvētku spēļu kundze. Prieks jūs redzēt. Kā prieks jūs redzēt? Labi. Priecīgs Ziemassvētkus. Luterāņu mācītājs pie Kopenhāgenas latviešiem ierodas no Vācijas. Priecīgs Ziemassvētkus. Likums nevienu nepamest nelēmē. 40. gadu beigās Dānija kļuva par mājvietu dažiem simtiem latviešu, kurus kara vēji bija izkaisījuši pa visu Eiropu. Taču Dānijas latviešu kopiena nebija pietiekami liela, lai veidotu latviešu skolas. Jaunā paudze ieaugusi Dāņu vidē, bet tie, kam ar Latviju saistās dzimtenes izjūtas, kļūst baltāki un tiekas aizvien retāk. Kopenhāgenas latviešu vidē ir kāda īpaša Latvijai vēsturiska notikuma lieciniece. Esmu dzimusi Latvijā, Rīgā, pavisam tuvu pie Daugavas malas. Mana vecāka māja bija, un zem vecāku logiem bija tecēja Daugava. Un tur es esmu dzimusi. Kurā gadā? 1903. gadā
10. februārī. To sauc par Veizaķu sala. Ir jūtas, ir ciešanas, ir prieki un bēdas, kas vārdiem nav izsakāmi. Un tāda ir arī 18. novembra mana meitene, 15 gadus vecumā, ko es pārdzīvoju Nacionālā teātrī 18. novembrī. Kā es tur tiku, pirmkārt, skolā. Es nezinu, kamdēļ man iedeva to ieejas karti uz Nacionālā teātri. Es skolā esmu, un man iedod to biļeti, un vakarā, lai es ierodos Nacionālā teātrī. Saprotams, vēl karš, vēl jau visur skanēja vēl pēdējie šāvieni, un visa pilsēta ir tumsā, bez apgaismojuma, lai ienaidnieks, lai nekoncentrētos, kur viņš atrodas. Un tā es tagad, man jāiet vienai pašai, tanī laikā 15 gadu vec meitenes bija vēl bērni vēl. Šīs laikos jau tā kā pieauguši skaitās 15 gadu vec. Un es vien pat man tā kā baili bija iet vakarā vienai pašai, bet man vecāki teica, ne, ej vien, un tā es pa to tumsu gāju, bet pa gabalu es ieraugu spilgtā gaismā mirdz viss Nacionālais teātris, viņš jau nav liels. Un tā ēka, visi ir tā kā viena liesma. Un apkārt cilvēku jūra, tā kā bišķi stropā. Man bija tulīt jāuzrāda man ieejas karta un uzved man pirmā balkonā. Un lepnā vietā, kur loža labā pusē, netālu no skatuves. Telpa, teātris ir pušķots ne jau ar ziediem, bet ar vītnēm, ar zaļām vītnēm. Galvenais jau skatuva. Un uz skatuves pilna ir ar krēsliem arī, un tur arī cilvēki jau ir. Kas tie pa cilvēkiem es nezinu, bet tie izrādās tie visi tie sabiedriskie darbinieki. Starp tiem bija arī Bruno Kalniņš, cik es atceros. Jā. Un tad no skatuves atskan balss, līdz ar šo pasludinu Latviju kā brīvu, patstāvīgu valsti. Neatkarīgu un patstāvīga valsts. Tanī brīdī visi spontāni mēs kājās pieceļamies un momentā viens otru apskauj un atskan mūsu himna. Dievs sveitī Latviju. Nodziedam ar asarām acīs, vēlreiz dziedam atkal Dievs sveitī Latviju. Un vēlreiz Dievs sveitīja Latviju vairākas reizes, un visi raudam, un aiz sajūsmas neko nevar pateikt. Un tā tas ir palicies man arī līdz šai dienai. Tas brīdis, neizsakamais brīdis ir neizsakams brīdis līdz šai dienai. Tā kā es teicu jau Vēsnieku kundzei, ka man ir atmiņa šeit līdz arī trimdā. Visu šos 50 gadus man ir zemes pilveņa. Ir maisiņš ar Latvijas zemi. Tā mani uztur, kā es esmu svešumā, bet es esmu saistīta ar mūsu zemi. Tā ir mana dzimtene. Tā ir mana dzimtene. Bet latviešu dzimtenē, senajā Rīgā, savu valsti pārstāv Dānis, kas Latviju vislabāk sajūtas caur mākslas vērtībām. Ļoti drīz es atzīmēšu gada jubileju, kopš uzturos Rīgā. Tātad esmu jau gandrīz 12 mēnešus. Latviešu māksla uz mani ir atstājusi iespēju jau kopš pirmās dienas. Jūs varat redzēt, ka mana darba istaba ir pārpilna ar latviešu mākslu. Uz mani dziļu iespaidu ir atstājusi ne tikai glezniecība, bet arī Latvijas kultūras visas radošās puses. Un ir pilnīgi skaidrs, ka šī Latvijas vēstures, Latvijas realitātes daļa ir milzīgi svarīga ne tikai
Kā kaut kas ar izklaides vērtību saistīts, lai radītu formas, ko mēs varētu vērot, uz ko skatīties, kam pieskarties, bet kā kaut kas, kam ir bijusi un ir liela nozīme latviešu prātos un nacionālajā pašapziņā. But something which has had and still has a very, very deep importance for the Latvian mind, the Latvian feeling of being Latvian. Denmark and Latvia has Dānijai un Latvijai ir daudz kopēja. Tām abām ir ļoti lieli kaimiņi, un tās abas zina, ja ir ļoti lieli kaimiņi, pastāv risks iegūt problēmas. Lieli kaimiņi, lielas problēmas, mazi kaimiņi, mazas problēmas. We are well aware. Tādējādi mēs lieliski apzināmies geogrāfiskās un politiskās realitātes, kurās atrodamies. Un mēs abas, Latvija un Dānija, ļoti labi zinām, ka esam ieinteresētas mazo tautu, kas dzīvo Baltijas jūru, dzīvi padarīt jauku un vieglu. The relations between Denmark and Latvia, apart from the Attiecības starp Dāniju un Latviju, nemaz jau nerunājot par dzīves māksliniecisko pusi, ietver visus cilvēku un valstu attiecību aspektus, sākot ar visaugstākā līmeņa kontaktiem starp prezidentu Ulmani un Dānijas karalieni, kurš šeit ir viesojusies. Prezidents Ulmanis šogad dosies vizītē pie Dānijas karalienes. Un beidzot ar ierindas cilvēku līmeni. Dāņu bērni brauc uz Latviju, latviešu studenti dodas uz Dāniju studēt, kā arī biznesa kontakti starp lieliem un maziem uzņēmumiem. Tur ir visa cilvēka dzīves dažādība. The whole variety of human reality is there. Viena no Latvijas-Dānijas pirmajām kopfirmām bija apdrošināšanas akciju sabiedrība Balta. 1990. gadā, novembrī, decembrī, tas ir burtiski 6-7 mēneši pēc mūsu neatkarības deklarācijas, Dānijas lielākās apdrošināšanas sabiedrības Baltika vadība ieradās šeit ar vienu domu, lai varētu nodibināt kopu uzņēmumu apdrošināšanā. Tad Dāņi izrādīja ārkārtīgi lielu interesi, viņi izrādīja arī ārkārtīgi lielu drosmi. Jo neviens no finanses sfēras iespējamiem investētājiem nebija priekšā Dānijai. Un 91. gada pavasarī jau Latvijas delegācija brauca uz Dāniju un vēlāk jau parakstīja nodomu protokolu. Tas jau bija 91. gada pavasaris. Un 91. gada septembris jau pirmie atlasītie iespējamie Baltas darbinieki jau mācījās Dānijā. Kur Dānija arī ārkārtīgi nopietni piegājuši šiem jautājumiem, jo cilvēkiem, kuri tika sūtīti uz Dāniju, tajā skaitā arī es biju, bija, teiksim, vispārējās izglītības vai vispārējās zināšanas par sociālistisko ekonomiku, bija ļoti labas tehniskās zināšanas, bet, protams, tur ir vesela virkne ekonomisko principu, kas ienāk tirgus apstākļos un īpaši apdrošināšanā, kur ārkārtīgi stipri mainās, var teikt, pilnīgi visu pieeja vai tehnoloģija. Un tādā veidā Balta startēja kā Latvijas-Dānijas kopuzņēmums ar varbūt pamat uzdevumu mēģināt pēc iespējas vairāk iespiesties ārējās tirdzniecības sektorā. Tātad, lai Balta varētu nodrošināt Latvijas valsts ārējās tirdzniecības intereses. Un toreiz arī tā doma, ka Dāņi nodibināja Baltu, faktiski viņa jau ir materializējusies, un Balta ir ārkārtīgi nopietns kravu apdrošinātājs. Mums ir ārkārtīgi liels kravu apdrošināšanas portfels. Tas ir faktiski tas, kas ir vajadzīgs jebkurai neatkarīgai valstī. Bez apdrošināšanas nevar neviena valsts pastāvēt, un ne par velti viņa arī tāda ir visur Eiropā un arī citur pasaulē. Un apdrošinātāji parasti kontrolē vislielākos līdzekļus valstī. Apdrošināšanas sabiedrībās uzkrājās valsts vislielākais kapitāls. Un tas ir ārkārtīgi politiski svarīgi. Kas jums Dānijā ir patiks? Es varbūt teiktu tāpat kā Zviedri saka par savu Zviedriju, ka tā ir viena fantastiska zeme. Man arī tāds pats iespējas palika.
Un pats interesantākais bija, ka es neredzēju cilvēku mentalitātē nekādu atšķirību no Latvijas iedzīvotājiem vai no mums latviešiem. Es nevarēju atrast nekādas būtiskas atšķirības, ja, kas atšķir dāņus no latviešiem. Un vēl tas, ka mēs tīri fotogēniski esam ļoti līdzīgi. Ja? Tas man arī bija liels pārsteigums. Un tas, ka Dānija, protams, ir ļoti attīstīta valsts. Un ka Dāņi ir milzīgi savas zemes patrioti. Man tas ārkārtīgi patika. Protams, es vēlu Dānijas karaļvalstī uzplaukumu un lai Dāņu tautai būtu tikpat laba attieksme pret mums baltiešiem, kā tas bija agrā 90. gadā, ja? Un lai viņu investīcijas šeit būtu lielākas, lai viņu drosme Baltijā būtu lielāka, lai viņi varbūt tradicionālā skandināvu piesardzība nebūtu tik izteikta. Lai riskētu un dotos nezināmajā, patiešām ir vajadzīga drosme. Jaunajā, neatkarīgajā Latvijā tikāmies ar dažiem drosmīgiem dāņu uzņēmējiem. I came here in the beginning of 1994, in January 1994. Es uz šejienu atbraucu 1994. gada sākumā, janvārī, lai izveidotu kopuzņēmumu Maersk Latvija SIA. Personīgi es šeit esmu jau 2 gadus, un mūsu kopuzņēmums Maersk Latvija SIA, kas ir latviešu dāņu kopuzņēmums, pastāv jau kopš 1995. gada jūnija, tātad pusotras gadus. Nav grūti strādāt Latvijā? Sometimes yes, but sometimes no. Dažreiz jā, bet dažreiz nē. Es domāju, ka latvieši un Latvija ir ļoti atvērti ārzemniekiem un ārzemju investoriem. Dažreiz mēdz būt grūtības, jā, bet mēs strādājam kopā, lai gūtu rezultātus. Un tas ir iespējams. Tātad tā nav galvenā problēma. Firmas Maersk Latvija SIA galvenā funkcija ir reprezentēt firmu Maersk Line, kur ir viena no lielākajām konteineru kuģu firmām pasaulē. Maersk Line ir Dāņu AP Molo Group nodaļa. AP Molo Group ir viena no lielākajām Dānijas firmām. AP Molo strādā ar apmēram 150 kuģiem. Tās pārstāvniecības atrodas visā pasaulē. Tieši konteineru pārvadāšanas jomā Maersk apkalpo apmēram 80 kuģus. Firmai pieder 300,000 konteineru, kuri pārvietojas pa visu pasauli. Turklāt mēs gribētu attīstīt Latviju, it īpaši Rīgas ostu kā galveno kraus tranzīta punktu starp NBS valstīm un pārējo pasauli. Mēs jūtam, ka Rīga tam ir ideāli piemērota, tāpēc kopā ar ostas vadību strādājam, lai to veicinātu. And we feel that Riga is ideally suited to be a transit point. So we are also working to promote this together with the port and other authorities here. In Latvia, I like the people. They are very welcoming. And I like the climate because it is like Denmark. Latvijā man patīk cilvēki. I have to think a little bit harder about something I don't like. Maybe I can tell you later. Man patīk arī klimats, jo tas ir tūs Dānijas klimatam. Man ir nedaudz vairāk jāpadomā, lai nosauktu to, kas man šeit nepatīk. Varbūt es to izdarīšu nedaudz vēlāk. Latviešu tautai mēs vēlam veiksmi ceļā uz vietas iegūšanu Eiropā, kā arī ekonomisku augšupēju. Auditorfirma Arthur Andersen savā darbā iesaista jaunos Latvijas speciālistus. Jeg kom til Letland første gang i september 1991. Pirmo reizi es ierados Latvijā 1991. Gada septembrī, un kopš tā laika esmu vairāk vai mazāk šeit uzturējies. No 1994. Gada septembra Latvijā uzturos pastāvīgi. Šajos 4 gados ir notikusi milzīga attīstība. Es uzskatu, ka šeit ir ļoti interesanti dzīvot. Tas ir pat aizraujoši. Kas man šeit varētu nepatikt, ir dažas kultūras atšķirības, kas jāpārvar. Taču kopumā ņemot, šeit ir jauki. Jūsu firmas nosaukumā ir Andersens. Tas ir ļoti pazīstams dāņu uzvārds sakarā ar pasakām. Un kāds vēl jūsu firmai ir sakars ar Dāniju?
Jā, nu, diemžēl Andersens, kas dibināja mūsu firmu, nebija dānis, viņš bija norvēģis, bet mūsu birojs šeit Rīgā tika dibināts no mūsu Dānijas biroja pirms 3,5 gadiem. Pat es esmu dzimusi un augusi Austrālijā, kas, protams, ir ļoti tālu no Latvijas, gan ģeogrāfiski un attāluma ziņā, gan arī dzīvesveidā. Bet tagad jau dzīvoju Latvijā 3 gadus un domāju, ka es esmu labi piemērojusies pie apstākļiem. Protams, ir reizes, ka tāpat kā arī daudziem vietējiem latviešiem, es esmu manījis, ir lietas, kas nepatīk, un vēl ar vienu, tā grūti tikt galā ar to, bet tā pašā laikā es atrodu, ka tas laiks šeit ir tik interesants, un ir tik daudz lietas, kas mainās, un tikt tam visam līdzi ir kādreiz ļoti grūti, bet interesanti tā pašā laikā. Mūsu firma Arthur Andersen ir starptautiska grāmatvedības un revīzijas firma, un to darbības virzienu arī mēs šeit strādājam. Taisam uzņēmumiem revīzijas, bet arī palīdzam ar citiem biznesa jautājumiem, ar nodokļu konsultācijām, ar biznesa plāniem, ar jebkuru veidu biznesa jautājumu, kas skar biznesu, kas mēģina strādāt šajos apstākļos Latvijā. Mums ir vairāk klienti, kas ir no Dānijas, protams, arī vairāk kopu uzņēmumu, kas ir uzsākuši šeit darbību. Un es domāju, ka tas ir kā visiem uzņēmiem ir darbība, iet uz priekšu, dažiem veiksmīgāk nekā citiem, bet es domāju, ka iespējas ir ļoti liels, un tāpēc arī tie dāņu uzņēmumi, kā arī citi skandināvu uzņēmumi ir uzsākuši darbību šeit Latvijā, jo viņi redz, ka ir iespējas un ir potenciāli guvumi šeit gan viņiem pašiem, gan arī, lai palīdzētu Latvijai attīstīties. Mērski ir viens no mūsu klientiem, ar kuriem mēs jau vairākus gadus tagad strādājam, kopš viņi uzsāk darbību šeit Latvijā, kā arī mums vairākus gadus mēs sadarbojamies ar House of Prince. House of Prince pagaidām ir lielākais Latvijas-Dānijas kopu uzņēmums. I'm here a little more than 2 years. I think it's a very interesting period because es esmu šeit nedaudz ilgāk par 2 gadiem un domāju, ka šis ir ļoti interesants laiks. Tas ir kaut kas līdzīgs revolūcijai. Sabiedrībā vērojams krasas izmaiņas. Daudz kas atkal sāk notikt. Šis ir interesants process, kurā var piedalīties. And you ask if there are problems. I think it's inevitable there will be problems in such a period. Tas ir neapšaubām, ka šādā periodā vienmēr būs problēmas. Taču tajā pašā laikā arī milzīgas iespējas. Mēs darbojamies tabaks biznesā. Esam pārņēmuši valsts tabaks fabriku, kas veikts sadarbojoties Latvijas valstī, kas joprojām ir akciju turētāja. Dāņu investīciju fondam Austrumeiropai, kas arī ir akciju turētājs. Tā ir laba kombinācija. Pozitīvi ir tas, ka esam guvuši iespēju attīstīt šo nozari, līdz tā kļūst moderna un konkurētspējīga visā Eiropā. And this is a great challenge and a very interesting thing to do. And we also hope someday it will be a good business. Things are maybe that the new state is not really Negatīvi ir tas, ka jaunā valsts vēl īsti nav gatava piesaistīt ārvalstu investīcijas tādā ziņā, ka daudzi likumi ir neskaidri vai vispār vēl nav izdoti. Un tas ārvalstu investoru dzīvi padara nedaudz sarežģītu. Taču tas viss nepārtraukti, protams, tiek uzlabots. Latvija ir jauka vieta un cilvēkiem šeit varētu būt lieliska dzīve. Es sajūsmos par šejienes bagāto kultūras dzīvi. Latvijai ir daudz ko piedāvāt tādās jomās kā augstas kvalitātes mūzika, opera un balets, par ko tiešām var priecāties. And there's a lot going on. This is a big pleasure.
Sorensena kungu priecē Latvijas mūsdienu balets, bet Kopenhāgenā Nilsa Ebesena ielā 5 dzīvo Edīte Francena, kādreiz slavenā un iemīļotā Latvijas baleta zvaigzne Edīte Feifere. Labdien, Feiferstund! Labdien, Feiferstund! Dzimusi 14. gada, 20. janvāri. Mans paps bija Baltijas vācis, mana māte bija Somieta. Mana māte vienmēr bija tādas domas, ka viņa būs dēls, tad viņam vajag būt pianists, un kā mīļš, tad lai viņa dejotāja būtu. Man bija 11 gadi, un es manai mammai teicu, tas bija uz Ziemassvētkiem, un es saku, cinu, tu viens, ko es gribu dejot. Es gribu to. Es gribu dejot to Gulbežu. Man janvāri mēnesī tad viņa man aizsūtīja pie Fjodorovas uz to privātu skolu, kur es varēju iet pēcpusdienā, es tur strādāju no 3 līdz 7. Mans paps nezināja, paps jau negriba, kad es dejoju. Viņš gribēja, es 6 gadus spēlēju klavierus, un man mamma neko viņam neteica, un pēc 2 gadiem viņš tikai nevar saprast, kur es esmu tik pēcpusdienu un tik vēlas, kur es esmu projām no 3 līdz 7. Mamma teica, jā, nu tu viņa mājās jau viņa nevar spēlēt, tāpēc kā brālis, kā 4-5 stundas, uz tam klavieriem tur mēģināja. Tā kā man jau nebija vietas, kur spēlēt. Tad es tādā skolā, kur es eju, kad es tur tad esmu un spēlēju. Un pēc 2 gadiem Fjoro taisīja tādu opernamu, viņa taisīja privātu skolu, tādu atklāšanu. Un es dejoju tādu padatoju, un tā man mamma teica manam papam, kad es dejoju. Un tā. Viņš bija uztrauks, pēc visumos izrāda atnāca, man bija tik liela piekrišana. Tā kā publika stāvēja ārpusē, gaidīja man aplaudēt, tad viņš bija tik lepns un pavisam cits paps man bija. Tā nezināja, kā man apiedas, kā tiešām ļoti skaisti bija. Pēc tam bija ļoti skaisti. Un man bija vispār ļoti skaista, visa mana mākslas dzīve bija ļoti skaista, visu mūžu, es varu teikt. Man tagad 82 gadi tagad paliks, un es varu teikt, kas viss ar mākslu, kas man bija darīšana, man bija ļoti skaisti. Un es tikai 29. gada es esmu aicināta kordabaleta, man bija kontrasts 29. gadā. 31. gada es paliku pa solistu, un 34. gada pa prima balerīnu. Man bija ļoti daudz skaistas lomas. Gulbēza ne tā, jo 3. celienu, jā, bet to patu gulbi, ne. Es nezinu, kāpēc es nemalēju to gulbi dejot. Es viņu dejoju, bet ne ar lielu prieku, ne. To melogulu, jā. Tas ir temperamentu, un tā viss tā. Bachcis ar aiztrūkla Marijas es dejoju ļoti, Esmeraldas dejoju. Korsāra, Medora, ļoti skaisti. Visi latviešu baleti, kas mums gāja, Baņuta, Mīlus uzvara un ko Lēmans taisīja. Viņš bija skaists baletmestars. Viņš bija viens no tiem lielākiem, es varu teikt, šodien, ar ko mēs varam, ar visiem skaistiem, kas šodien tie lielākie vārdi ir, to mēs varam teikt, Lēmans bija toreiz. Ārkārtīgi labs, apdāvināts, ārkārtīgi apdāvināts kā baletmestars. Viņš pats savus balets taisi. Savu Fjodorovu atbrauc. Viņa brauc to, ka viņa paņem no Krievijas līdzi. Bet Lēmans jau pats savus koreogrāfijas taisi, un tie bija ļoti skaisti. Ārkārtīgi skaisti. Un kas bija jūsu tādi, tuvākie partneri, vīrieši, kas Lembergs, Ozoliņš, kas ir? Lembergs, Ozoliņš, Plūcis. Lēmans man arī bija tā, Lēmans nebija tas liels klasiskais dejotājs. Lēmans jau bija tas vairāk tāds, viņš ļoti skaisti spēlē, ar viņu varēja spēlēt, es ar viņu korsāru dejoju. Bet tas bija tāds riktīgs vīrietis uz skatuves. Es pilnībā arī samīlēties ar viņu, viņš bija tik skaisti, viņš spēlē.
Ozliņš arī bija labs. Ozliņš bija klasisks dejotais, tas bija labs dejotājs. Bet ar Lembergu mums bija tāda saspēle jau, ka pat faktiski mums nevajadzēja mēģināt. Viņš zināja visu, kur man ķer, kā man grēs un ko man darīt ar mani uz viestu. Visu viņš zināja. Un tas ir tik skaisti, ka tā viens partners ir tik ilgus gadus. Tas ir ļoti reti. Ļoti reti. Kas tas jums pa ordeni? Tu man Ulmans, tu es dabūju, es ar Ozoliņu. Mēs braucējām apkārt uz laukiem. Tādas vietas, kur tikai 10 cilvēki dzīvoja. Un tur mēs devām koncertu. Un tu Ulmans dabūja zināt, ka mēs visi uz laukiem braukām ar Ozoliņu, tur devējām, pat lampas bija apakšā. Nokrit nos arī tas dekorācijas, bet mēs braucām, lai citi cilvēki ārās, ne tikai tas lielākās pilsētas, bet mēs ejam tādas vietas, kur nekad ne dejotājs, ne aktris nebija. Un tad es dabūju šito te, tad, kad es braucu mājās, tad es dabūju šito te. Ļoti skaisti. Jā. Es ļoti laimīga un es esmu ļoti lepna, ka man tas ir. Vēl viena dāņu draudzības izpausme. Mēs atrodamies Dānijā, Karaļvalsts sirdī, Kopenhāgenā, Tivoli koncertzālē. Šai brīnišķīgā koncertzālē, kur mūsu balets jau arī ir bijis. Un šeit šovakar 19:30 notiks labdarības akcija, kurai visi līdzekļi tiks veltīti mūsu baletskolai un mūsu vecmeistariem, mūsu veciem baleta māksliniekiem. Man liekas, kuriem tas ir ļoti, ļoti vajadzīgs. Beidzot, tas ir noticis. Šis projekts tika organizēts gadu. Tā autore ir Astra Sterns no Kopenhāgenes, baleta studijas pedagogs. Viņš šeit pasniedz un strādā. Šeit mums ļoti daudz palīdzēja tieši organizatoriski mūsu Latvijas vēstniecība Dānijā, tieši zem Ribokungs, palīdzēja ļoti Rika Helmskundze, Dāņu kultūras institūts. Un bez šaubām tas ir abrīnojami, ka šeit piedalās daudzi mākslinieki, daudzas baleta grupas, profesionāli baleta māksliniekiem. Par paldies! Viņi ir priecīgi palīdzēt ar savu klātbūtni. Un tagad lūdzu uz mūsu koncertu. Paldies! Startautisko labdarības koncertu veltījumu Latvijai nāca atbalstīt gan Dānijas latvieši, gan ārvalstu diplomāti. Dāņu uzņēmēji, politiķi un kultūras darbinieki. Ar savu klātbūtni koncertu pagodināja pats kroņprinces Frederiks un Latvijas Republikas vēstnieks Dānijā Gvido Zemribo par kundzi. Deres kongelige højhed, deres excellencer, mine damer og herrer. Hjertelig velkommen til denne ballet-gala-aften her i Tivolis koncertsal, hvor vi sammen skal være med til at knytte endnu varmere og endnu tættere bånd mellem Danmark og Letland. Bet atklāšanas runu teica kāds pasaulē plaši pazīstams dāņu politiķis un Latvijas trīszvaigžņu ordeņa kavalieris. Danmarks forbindelser med de 3 baltiske lande har rødder langt tilbage i historien. Men i et halvt århundrede, der var forbindelserne brutalt kappet over. Danmark anerkendte aldrig, at Estland, Letland og Litauen
Grāmatas atskļuva par nozīmīgu notikumu Latvijas-Dānijas kultūras sakņu veicināšanā. Par to daudz labi rakstīja Dāņu avīzes. Jūsmīgus vārdus uzklausīja mūsu baleta mākslinieki. Latvijas vēstnieks Ribokungs. Man ļoti patīk, ka spiedies Dāņu vārds. Brīnišķīgā Kopenhāgena, 1996. gada Eiropas kultūras galvaspilsēta. Viesmīlīga tā bijusi daudziem latviešiem. Dānija, mūsu uzticams draugs un perspektīvas darījuma partneris. Centīsimies atbildēt ar to pašu.